Un tas ir noticis tieši pēdējos gados. Mēs nevaram nenosaukt uzvārdu. Bet mums jāatcerās tas, ka ārzemju investors nav nekāda labdarības organizācija. Nereti man ir nācies sastapties ar to, ka faktiski lielais ierēģņu aparāts vada valsts ierēdniecība augstākā, un viņi, pārmaiņas. Latvijā lepojamies, ka ģeogrāfiski esam Baltijas centrs un Rīga ir lielākā pilsēta reģionā. Tomēr ekonomikā abas pārējās Baltijas māsas aizsteigušās mums garām, vairāk skatoties uz sadarbību ar citiem kaimiņiem – Somiju un Poliju. Arī uzņēmēji par perspektīvākām uzskata mūsu kaimiņu valstis, un tas atspoguļojas piesaistītajās ārvalstu investīcijās. Lielais jautājums politiķiem – kāpēc Igaunijā un Lietuvā investē vairāk nekā Latvijā? Raksti savu viedokli komentārā. Es šos jautājumus esmu uzdevis arī savā laikā, kad es arī pildīju Saeimas priekšsēdētāja pienākumus. Es uzdevu to maniem kolēģiem citās valstīs un arī galvenokārt šo valstu vēstniekiem. Tā skaitā ASV vēstniekiem. Man pirmā tikšanās bija ar jautājumu, es redzu, ka mēs esam strateģiskie partneri drošībā, bet es neredzu īsti šo strateģisko partnerību investīcijās un ekonomikā šajā plāksnē. Un vēstnieks piekrīt. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, un ASV vēstnieks ir faktiski paudis publiski to, ko mēs pārunājam savulaik jau martā, aprīlī pagājušajā gadā, ka viņiem vienkārši neatver kontu Latvijā. Un es arī zinu pietiekami daudz faktus un nianses, kur ārvalstu investori vienkārši pēc ļoti lieliem sarežģījumiem šeit ienākt un darboties un vispār tās pirmās obligātās lietas iegūt, viņi vienkārši pagriezuši muguru un aizgājuši. Kur viņi aizgāja? Uz Lietuvu, uz Poliju, tepat reģionā viņi piezemējušies, bet viņi nav Latvijā. Šeit ir tāds liels jautājums jāuzdod. Vai vispār mēs gribam, lai investīcijas šeit ieplūst? Ja? Jo skatoties ilgākā laika periodā uz to, kāda lēmuma tiek pieņemti, kāda likuma tiek pieņemti, man liekas, ka tiek darīts viss, lai investori šeit nenākt. Ja? Un tas ir nedraudzīga nodokļu politika. Mēs neesam konkurētspējīgi ne tikai ar mūsu kaimiņu valstīm, kas ir Lietuva, Igaunija, mēs neesam konkurētspējīgi arī ar Poliju. Un ja mēs paskatītos tādā nozaru šķērsgriezumā ar vēl virkni ļoti daudzām citām valstīm, pieņemsim PVN ēdinātājiem, ja, kurš ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, ja ne pats augstākais. Ātrā atbilde uz šo jautājumu būtu tāda, ka Latvija lielajā finanšu krīzē cieta vislielākos zaudējumus no visām Baltijas valstīm un es pat teiktu visā Eiropas Savienībā. Bet es šajā gadījumā gribētu drusiņi nepiekrist jautājumā ieliktajam apgalvojumam, ka Latvijā investē mazāk nekā Lietuvā. Skatoties 2023. gada Lietuvas bankas ziņojumu par investīcijām Baltijas valstīs, saskaitot visas investētās naudas kopā un izdalot uz iedzīvotāju skaita, tad proporcionāli Latvija ir nedaudz priekšā, proporcionāli uz vienu iedzīvotāju Latvija ir nedaudz priekšā kā Lietuvai. Protams, Igaunija ir cits stāsts, Igaunija ir cita mentalitāte, cits geogrāfiskais izvietojums, viņiem blakus ir Somija, viņi paši sevi uzskata par skandināviem un viņiem Somija ir bijis liels palīgs investīcijās un investīciju attīstībā. Tā ir viena traģēdija Latvijas politikai, ka Latvijas politika nav mērena un līdzsvarota. Latvijas politika ir tāda no viena grāvja otrā. Vienā brīdī mēs bankām ļaujam absolūtu patvaļu. Mazgājās Krievu nauda, griežās tur 1% no visiem dolāru darījumiem pasaulē gāja ar Latviju. Un otrā brīdī mēs to visu pilnīgi aizcērtam ciet. Un aizveram tās durvis un aizslēdzam 20 atslēgām. Ja? Tā nav ilgspējīga domāšana, tā nav saprātīga politika. Un šīs konvulsijas politiskās ir liela traģēdija Latvijai, kas noved pie tā, ka šobrīd mums ir izveidojusies ļoti liela atpalicība no mūsu Baltijas kaimiņu valstīm, kur mēs tiešām sacensībā visi vienmēr kopā gājām. Un tas ir noticis tieši pēdējos gados. Mēs nevaram nenosaukt uzvārdu Krišjāns Kariņš. Diemžēl sliktā nozīmē, bet paldies viņam.
ja mēs gribam, lai investori nāk uz šejien, tad mums tie investori ir burtiskā veidā lieli investori jāatved uz šejien. Tādā labā nozīmē mums Latvija ir jāmāk pārdot, nepārprotiet, labā nozīmē pārdot to vidi un tās iespējas, kas ir šeit. Ja? Un to mūsu valsts vīri dara ļoti minimāli, ja? Vai nedara vispār nemaz. Pieņemsim, man bija ļoti liels sarūktinājums dzirdēt no ārvalstu vēstniekiem, kad Krišjāns Kariņš ir populārs, viņu dēvē par ministra prezidentu, kad viņš vēl bija ministra prezidents, kurš netiekas ar ārvalstu vēstniekiem. Ja? Bet kā tad mēs gribam atvest uz šejien liels investors un liels kompānijas? Mums ir jāreklamē Latviju, mums ir jāstāsta, kādas tad ir šeit priekšrocības, bet lai būtu šīs te priekšrocības, viņas no sākuma ir jārada. Bet brīdī, kad visas pasaules ekonomikas sāk atkopties no lielās finanšu krīzes, diemžēl Latvija turpināja cīnīties ar sekām, un līdz pat 2016. gadam Latvijā ekonomiskā izaugsme stagnēja vai pat nedaudz gāja uz leju. Un skaidrs, ka nav grūti iedomāties ārzemju investors, ja apskatās uz valsts ekonomisko situāciju, kas iet uz leju, skaidrs, ka viņš izvēlēsies kādu valsti, kur tomēr ekonomika attīstās. Es zinu daudzus uzņēmējus, kuri ir pārcēlušies uz Igauniju tieši valsts ieņēmuma dienesta attieksmes dēļ. Man ir konkrēti piemēri, kur es pat esmu uzdevis arī jaunajai valsts ieņēmuma dienesta vadītājai tieši tos jautājumus, ka iepriekš valsts ieņēmuma dienests vienkārši neizprotot biznesa komplicētību un šo jomu, kurā darbojas konkrētais uzņēmējs, vienkārši sāk viņu sodīt un nekonsultē viņu pareizi, kā to darīt. Viņi vienkārši nesaprot šī tipa biznesu. Viņam liekas, ka tas ir ļoti riskants un tur apslēpt daudz riski, tāpēc labāk mēs iesim kaut kādu cietāko ceļu. Un Igaunija ir atplastām rokām un viņiem iedod garantētas iespējas un vēl menedžeri, kas viņus apkalpos un konsultēs un izrulē paklājiņu. Un viņi iegūst šos uzņēmumus tur un darbinieki, kas saņēmuši ir milzu algas, tur 5–7 tūkstoši eiro. Konkrēti viens uzņēmums Mārupē bija. Es ar Andreju Enci, Mārupas mēru runāju. Viņš vienkārši šokā. Viņš saka, kā tas ir iespējams. Ja? Mums aiziet projām, cilvēki pārceļās darbā uz Igauniju. Tie taču ir ieņēmumi arī pašvaldībai. Tas pārvēršas bērndārzos, ceļos, apgaismojumā, pašvaldības konkrētos pakalpojumos un infrastruktūrā. Kāpēc tas tā notiek? Ja? Tad šī attieksme arī ir viens no atslēgas faktoriem, kāpēc pārceļās. Tāds acīm redzamākais ir finanšu sektora uzraudzība, kā rezultātā uzņēmējiem ļoti grūti ir atvērt banku kontus un izpildīt visu banku prasības. Un es domāju, finanšu nozara noteikti ir pārregulēta. Un tad ir 101 mazā lietiņa. Man pašai diezgan vienkārši ir komentēt šo jautājumu, jo pirms es iesaistījos politikā, man bija maziņš uzņēmums arī Igaunijā. Un tas ir kā diena pret nakti, vienkārši salīdzinot, kā notiek ikdienas procesa uzņēmēja darbība. Cik vienkārši, nebirokrātiski, konsultējoši un vesela virkni tādu mazu lietu, kas ikdienā uzņēmējiem ļoti, ļoti palīdz. Ja. Tas ir ļoti būtiski. Visas valstis cīnās par ārzemju investoriem, un ārzemju investori ir svarīgi. Bet mums jāatcerās tas, ka ārzemju investors nav nekāda labdarības organizācija, kas vēlas ieiet kādā no valstīm, investēt lielus līdzekļus, lai palīdzētu valstī risināt finanšu problēmas vai palīdzētu ekonomiski izaugt. Skaidrs, ka jebkurš investors vēlas pēc iespējas ātrāk un vairāk īsākā laikā nopelnīt pēc iespējas lielāku naudu, izmantojot tās valsts infrastruktūru un tās konkrētās valsts investīciju vidi. Es šajā gadījumā tomēr uzskatu, ka Latvija vairs nav tik nabadzīga, mums ir ļoti lieli uzkrājumi gan pensiju fondos, gan depozītu noguldījumos. Mēs vairs neesam tik ļoti atkarīgi no ārvalstu investoriem, tāpēc es domāju, ka mums būtu svarīgi ieguldīt savu naudu savā ekonomikā, palīdzēt saviem uzņēmējiem, investoriem investēt Latvijā, veidot pateicīgu investīciju vidi tieši mūsu uzņēmējiem un tādā veidā
ārzemju investori redzētu, ka mūsu uzņēmēji nebaidās investēt mūsu ekonomikā, attīstās, un tas iedrošinātu ārzemju investorus investēt mūsu valstī.